Turpmāk raidījumā skatieties, kā top īsti makaroni. Vai gotiņas ir Latvijas nacionālais saldums? Kurš gan nezina konfekti gotiņa? Mīksta un salda tā lieliski der pie kafijas piena un cukura vietā. Vai radošas saimnieces rokās tā var kļūt par pasaulē gardākās kūkas sastāvdaļu. Šodien lūkosim, kā top saldus gotiņa. Sijā Saldus pārtikas kombināts pamatā nodarbojas ar piena konfekšu gotiņa, īrisu, šerbērtu un konfekšu krēmu izgatavošanu no dabīgām izejvielām. No pagājušā gada uzņēmums uzsācis ražot arī marmelādi no dabīgajām sulām. Pavisam tā sortimentā ir 28 dažādi produkti. Es domāju, ka mums īpaši tas, ka tiek ražots no dabīgas produkcijas. Mums gotiņi tiek ražot no 3 galvenām izejvielām – no piena, cukura un glukozes sīrupa. Tie visi ir dabīgi produkti. Saldus pārtikas kombināts ražo konfektes gotiņu jau no 1960. gada. Sākumā tās nonākušas vien pašmāju tirgū, bet ar laiku, konfekšu klāstam paplašinoties, uzņēmums tās sāka eksportēt. Piemēram, 90. gados lieli konfekšu apjomi ceļoja uz Krieviju. Mūsu motivācija ir, lai cilvēkiem būtu darbs, lai valstī varētu nodokļus nomaksāt, lai mēs ar savu gotiņu izietu pasaulē un līdz ar to arī iznestu Latvijas vārdu pasaulē, jo mēs gandrīz pusi no savas produkcijas eksportējam gan uz Lietuvu, Igauniju, Vāciju, Spāniju, Īriju, Nīderlandi, Somiju un pat uz Ameriku. Uzņēmumam ir arī sava miltu konditorejas izstrādājuma ražotne un firmas veikals, kur iespējams iegādāties un pasūtīt produkciju. Iespējams pasūtīt tortes, kūciņas, pīrādziņus un citus konditorejas izstrādājumus. Konfekšu gotiņa tapšana sākas, kad katru rītu uz uzņēmumu tiek atvesta 1,5 tonna svaiga piena no Sijā Saldus drūvas. 3 dabīgajām pamatizejvielām tiek pievienotas 16 dažādas piedevas, atkarībā no tā, kāda veida konfektes tiek ražotas – rieksti, rozīnes, medus, dzērvenes, šokolāde, lakrica un citas. Visas izejvielas sasver, saber lielā katlā un vāra nepilnu stundu 110 grādu temperatūrā. Ļoti līdzīgi kā gotiņu masu, vāra arī šerbērtu, īrisu un konfekšu krēmus. Tikai gatavojot šos produktus, masu pirms dzesēšanas vēl uzputo. Gotiņu masu savukārt uzlej uzreiz uz īpašiem dzesēšanas galdiem, starp kuru dubultajām sienām cirkulē ledus augsts ūdens. Tas konfekšu masu atdzesē apmēram pusstundas laikā. Tad tā tiek sagriezta, salikta uz ražošanas paplātēm un savietot plauktos, lai turpinātu atzist. Paplātes nonāk pie konfekšu tinējām. Gotiņa tiek tīta tikai ar rokām, jo tinamajā iekārtā tā zaudētu savu mīksto konsistenci un sacukurotos. Konfekte ir jātina ļoti ātri, lai tāpēc iespējas mazāk saskartos ar gaisu. Viens tinējs dienā var satīt 5 līdz 6 tūkstošus konfekšu. Tad konfektes glītis apako kastēs un nogādā noliktavās, bet pēcāk jau ved uz tirdzniecības vietām. Saldus pārtikas kombināts ļoti daudz domā par saldumu vizuālo noformējumu. Tā izgatavotās konfektes tiek fasētas vairākos oriģinālos mākslinieciska noformējuma iesaiņojumos, kā arī dekoratīvās kartona un metāla kārbiņās, kas ir lieliska dāvana vai suvenīrs. Lai varētu pastāvēt šajā salduma tirgu, tad nepietiek vien ar produkciju, kā tāda ir arī jādomā par dizainiem, kā šis produkts izskatās, kā viņš tiek ietērpts un iefasēts. Un nepārtraukti mēs izdomājam jaunus dizainus, jaunus iepakojumu veidus, kā iepriecināt un pasniegt pircējiem šo produktu. Uzņēmumiem tiek piedāvāts ietīt konfektes etiķetēs, kur attēlots to dizains vai logo. Šo pakalpojumu izmantojuši jau apmēram 50 uzņēmumu visā Baltijā. Es domāju, ka lielākā bagātība pašlaik Latvijā ir ražošana saglabāta. Līdz ar to būs valstī nodokļi, būs cilvēki nodarbināti, būs darba vietas, cilvēki būs laimīgāki, viņi tomēr saņems atalgojumu, valstī būs mazāk bezdarbnieku. Starp citu, nākamgad Saldus pārtikas kombināts svinēs 50 gadu jubileju un jau sācis gatavot daudz pārsteigumu saviem pircējiem.